я уже вам писала незаконное строительство, да? Это да. Nu, nezinu, kā tas var notikt, tā kā jāvīt pārkāpumi, ja? Un es viņiem, godīgi sakot, ieteicu nekrāmēties ar oficiālu projektu, ja tā nav vienkāršot renovāciju. Šito es varētu uzlikt zem vienkāršotas renovācijas. Bet mums tur vajag vienu māju šeit. Ja? Šī visticamāk ir šķēlīgas tīpis, ja? Un tur arī tajā sienā jau nelegāls ailes. Šī visticamāk ir kaut kā 25 mūru siena, ja? Un mums vajag 700 cm ailu šeit, ja? Tad mums vēl vajag jaunu podu, ja? Kā ir ar kanalizāciju? Tad ir sanācis tā, ka šeit starp šo telpu un to telpu te ir palikusi citam īpašniekam telpa, kas ir pieejama no tā gaitēja, ja? Ko viņi nezināja, nesaprat, ja? Tātad mums šita vajag toaleti, un tur ir, bet pa vidu ir cik īpaši Tur jāskatās, kur iet stāvot kanalizācijas, jo. Nu jā, tas stāvots ir tur. Bet, nu, jums jau kā apsaimniekotājiem tā kā būtu jāzina, ne, kur iet stāvot. Mēs šo māju apsaimniekojam no 1. februāra. Nu jā, bet tad kaut kā kopīgi būtu. Nu, jāmeklē, kur viņš iet, tur jau viņš iet, ja viņi tur varēs pieslēgties, tad varēs, ja ne, tad jādomā, jāvēl